es izdomāju laist uz tālmācību. Un šis ir šis 4 kvadrantu veids, kā varētu izlemt, ja tev ir kāda grūta izvēle priekšā, varbūt tu arī gribi uz tālmācību un tāds nesaprotu, vai tas ir priekš tevis. Tad šis veids, šo man, principā, mamma ieteica. Un es biju dzirdējis par to iespēju, tā kā šo 4 kvadrantu salikt, okay, kas notiks, ja notiks, kas notiks, ja nenotiks, kas notiks, kas nenotiks, ja notiks. Nu, ģipā, tie jautājumi kā vijās kopā, bet man personīgi, tā kā Džekam, vienkārši tie jautājumi paši ienāk galvā, te, kad es izlēmu, tā kā loģiski izlēmu tās izvēles, ko es gribu darīt, ja. Un uzlikt uz papīra nenāk par sliktu tāpadām. Tāpēc šodien tev pastāstīšu, kāpēc to daru, kāpēc varbūt tev arī gribētos to darīt un kāpēc varbūt nedarīt to. Un kas nāks ar šo manā kanālā un vispār kontentā, ko es veidoju. Tad pirmā lieta, kas notiks? Kāpēc man vajag to? Principā, laiks ir pamat lieta, kāpēc es eju uz tālmācību. Tāpēc, ka tālmācībā 2 līdz 3 stundas ir jāmācās. Un es gribu tāpadām to vidusskolu dabūt, un šis ir labākais veids. Tagad man ir ekstra laiks, tas nozīmē, ka es varu sākt strādāt, kaut kur pelnīt naudu. Šajā gadījumā es domāju par programmētāju. Otrs, es varu fokusēties vairāk uz savu sevi pilnveidošanu ar jebkādu, tā kā arī tas darbs nāks ar papildus pieredzi, kas ir daudz lielāks mācīšanās nekā tur skolā sēdēt īpaši man, kas ir tehnikums, kur ir vēl papildus stundas profesionāla priekšmeta. Kaut gan es redzu, ka es jau to māku, to, ko tur man māca. Tā kā vēl viens, es varu attīstīt šo YouTube kanālu, to, ko es daru, tas, kas ir mans, tā vēlme, ko es gribu tiešām darīt, kas man patīk reāli darīt. Un es varu ielikt tajā vairāk laika, kas nozīmē. Es esmu priecīgāks, man ir foršāk, es esmu brīvāks, es varu attīstīties vairāk. Tas vienkārši nenormāls liels pluss, kāpēc es to daru. Otrais, man ir iespējas lauku kontentu taisīt. Trešais, gatavoties maratonam, riņķu treniņiem, tā kā visu kaut ko var darīt papildus, tā kā vienkārši nomainīt dzīvi kā tādu. Un tad vēl viena lieta ir tas, ka tev ir paša kontrole par sevi, tu, protams, vēl vairāk kontrolē, ko tu mācies, kā tu mācies, un vispārēji mācīšanās prasme kā tāda. Un skolā, man ir tīri forši, ja man kāds pastāsta. Forši, man rīdīgi patīk. Nu, tā kā es vienkārši apsēžos stundā, noklausos, es mājās pamatā. Principā es nemācos mājās, es izdaru mājas darbus, ja. Un tad es dabūnu savu video atzīmi 8,6. Interesanti. Labi, es zinu, ka tālmācībā tā nebūs. Tālmācībā, ja es aiziešu ar darbu, tad, protams, tas arī daudz ko ņems no manis. Un papildus tam vēl ir tas, ka vienkārši tā tālmācības pieredze man gribās vienkārši to dabūt, gribās kaut ko es gribu kaut ko pamainīt. Un es gribu to, ka es varu iet un darīt, kur es vēlos, ko darīt, tāpēc, ka 7 stundas, kas notiks, ja es to neizdarīšu, 7 stundas nākošos 2,5 gadus činīt katru darbidienu. Es jau tagad tā bišķiņ depresīvi skatījos, tagad vairs stundas īsti nenotiek. Skatījos uz to un es te jau domāju. Un tā, ka man iešāvā šī doma, un kad manā dzīvē, manā ģimenē bišķiņ problēmas parādījās, tad man vienkārši milzīgi papildus tāds tā kā pagriešanās punkts bija un tāds, ko es tiešām varu darīt. Tajā brīdī bija, es palikšu mājās, sākšu strādāt, maukšu, es zinu, es tā kā programmēt es varu, tā kā es atradīšu kaut kādu darbu, kaut kādā brīdī noteikti. Un ar savu to dedication easy. Un tad es sapratu, ka tālmācība ir vēl viena iespēja, un to es varu izdarīt, un mamma arī būs priecīga, kad es mācos tālāk. Un, lokācijas brīvi, viss tas, un, tā kā te, kad tu mācies tālmācībā, tev nekur nav jāiet, tu vienkārši sēdi pie datora, pamācies, izpildi to pārbaudas darbu, kas ir uz katru mēnesi vairāks. Es jau esmu to izmeklējis visam cauri, un ja tev ir doma, ka tev vajag uz tālmācību, tad tev arī vajag paskatīties, kā šis viss process notiks. Un, ja tev tagad negribās pāriet uz tālmācību, bet tu nākotnē domā, tad šajā kanālā noteikti nospiedz arī no pociņa, tāpēc, ka es tev arī stāstīšu šeit, kā tas notiek, ko es daru,
kā tā mācīšanās process vispār notiek tajā tālmācībā. Tā kā tas viens plus tiešām iesaku. Un tad mēs pievēršamies tam otram, kas ir tie 2,5 gadi ar mācīšanos katru darba dienu 7 stundas. Tas vienkārši, es nezinu, kā vēl trakāk, bet principā tās lietas, kas vēl varētu notikt, tas ir papildus paziņas, to, ko es dabūju jau atbraucot uz kojām, un kojas tā dzīve, un tas papildus vēl pieredze, un zināt, ko pirkt, kā pirkt, saprast, kā tu vari taisīt sev ēst. Un tagad es principā taisu sev ēst mājās, bet stila es tā kā iemācījos nenormāli daudz lietas, un protams, vēl nāks papildus tās lietas klātī, vēl papildus kontakti. Dzīvojot Rīgā, tas ir vienkārši asets. Tā ir lieta, kas tev dod kaut ko. Un es to nebiju novērtējis tik ļoti, un tagad es to saprotu. Tagad es aizbraucu uz Rīgā. Tik daudz iespējas, ja. Un šeit, laukos dzīvojot, es dzīvoju 110 km vairāk no Rīgas. Tā kā nav tik vienkārši. Un vēl viena lieta, kas notiks, man būs vairāk jāmaksā par autobusiem uz Rīgu braucot, tāpēc, kad, ja es palikšu Rīgā un mācīšos, tāpēc, kad man 3+ kārta beidzās šo gadu beigās, ja, un tas ir 7 eiro, viens turp, ja, un 7 eiro apakaļ, kas nozīmē vēl mīnus nauda. Un jā, vēl tādas plus lietas, kas notiek, kad es vēl paliktu Rīgā, mācītos vēl un visu to. Ja tu esi skolā, tad visticamāk tev blakus ir kaut kāda treniņa zāle, tu esi kaut kādā pilsētā īpaši, ja tu esi tā kā caur tehnikiem, tev ir līdzīga situācija kā man. Tu vari vieglāk, pirmkārt, balkot, tu vari kontrolēt vairāk to, ko tu ēd, tu vari, manā gadījumā, man treniņš zāle nav tuvākajos 36 km, un es katru otro dienu nebrauktu uz turieni noteikti. Un arī tā, kas ir tuvāk, tur ir trausmīgi. Tur īsti nevar tikt iekšā, un varbūt nākotnē. Bet jā, tā kā tur ir treniņa zāle, pāris soļi, bum. Benchkomps nākošu gadu es varu uzbalkoties līdz 93, rītīgi kačāt benchpress. Šajā gadījumā, kad es palieku mājā, nebūs tāda iespēja. Un tad ir nākamās 2 ailes, kas man neliekas tik ļoti svarīgas, tāpēc te jau principā augšējās izskaidro visu, bet kas nenotiks, ja tas notiks. Tā kā man tagad es mēģināju rakstīt to, tā kā griezās galva, ko? Kas nenotiks, kas nenotiks, bieži gym sesijas nenotiks, draugu satikšanās arī nenotiks tik bieži, bet viens čekiņš Dans, ar ko es esmu draugs jau no otrās klases, mans labākais draugs, ar to būs forši treniņi, calisthenics, un esmu augšu uz Uņģeni. Ungurpils, tas ir ļoti tuvu pilsēta šeit laukos, kur es dzīvoju, un ar to būs forši vlodziņi, programmēšanas tehniķi diploms, tas nenotiks. Vienkārši es nevaru es varu viņu dabūt kaut kādu pa 1000, pusgadu pamācoties intensīvi tālmācībā, es varu dabūt to diplomu, bet es nezinu, vai tas ir tik ļoti svarīgi. Man ir CS50 pabeigts, tas ir Computer Science 50 no Harvardas kursa. Vēl viena lieta, kad es nevarēšu pavadīt laiku ar klases biedriem, nevarēšu viņam pabeigt šo skolu, un protams, es esmu sadraudzējies, un ļoti, ļoti daudz draugu arī ar tiem, kuriem es eju Rīgas Tehniskajā koledžā uz džimu, tie vienkārši nebūs. Jā, bum. Un, protams, tas, ka tā dzīvošana kojās. Tad vēl viens, kas ir vēl interesantāk, dīvaini sagrozītāks jautājums, kas nenotiks, ja tas nenotiks. Un tur ir principā tas, kas pirmajā ailītē. Man nebūs šis papildus finanses, ko es varu dabūt. Man nebūs tik daudz zināšanu, ko es varu savākt. Un es nevarēšu pārvarēt vismaz līdz tiem 2,5 gadiem, kad es sākšu pelnīt. Varbūt tur pēdējos gados sāku pelnīt, bet es nevarēšu pārvarēt šo trauksmi, ko es esmu savācis dēļ tā, kad ir problēmas ar finansiāli. Un to es varu pārvarēt, ja es vienkārši, tas ir vienkārši mans racionāli domājot. Es izdomāju, ka, es vienkārši sāku pelnīt. Finansiāls tās problēmas vairs nebūtu, kas rada lielāko šo stresu manā dzīvē, un bum, gatavs. Un tad jau tā kā var šī trauksme, vismaz to, ko es meditēju, žurnālēju, visu to, tad jau tā vairs nebūtu. Tāpēc, ka tagad ir tādi momenti, kur es sēžu, vismaz dažreiz tā ir pēdējā laikā nav tik ļoti, tāpēc, ka jau man ir plāns gatavs, es eju jau maucu.
man liekas, tas ir, man liekas, jāuztais jauns videks par šo, bet, principā, es sēžu un daru kaut ko, un man ir tāds milzīgs stress iekšā, tā kā milzīgs par visu, tā kā es negribētu, lai man nekas pieskarās, un es nesaprotu, kas tas ir, jā. Un tad es tā kā padomāju, un tas, jā, tā laikam ir tā trauksme, ko es saprotu, jā. Un to var pārvarēt, manuprāt, to var pārvarēt nevis tur ejot uz kaut kādu terapiju vai kaut ko tam līdzīgu, bet pārvarot tiešām to lietu, kas veido šo trauksmi. Kāpēc viņi rodās? Tāpēc, ka man ir problēmas ar visādām... Labākais veids vienkārši finansiāls problēmas, jā. Un tas rada milzīgu stresu visādās sfērās, jā. Un tad tāds, tad, lai šis nebūtu, man vienkārši jāizveido racionāli plāns, kā šo salabot, un vairs nebūs. Un tagad pēdējā laikā nav tā bijis, vienkārši es zinu, ko es darīšu, man ir jau plāns gatavs mausam. Tā kā tas varbūt tāds novirziens no tālmācības, bet still ļoti, ļoti interesanti lieta, kā es domāju par trauksmi. Un jā, pagaidām man ir tāda bišķiņa argumenta ar savu omi, tāpēc, ka viņai ir tāds, pagaid, tev vajag tur mācīties šitā un tā, viņai savu, protams, uzskati, un tas viss labi, ja? Un arī mamma tagad bišķiņa uztraucās dēļ tā, ka oma kaut ko tur pateica, un principā tas, kad, jā, man atzīmes būs sliktāks, tāpēc, ka, ja es sāku strādāt, tad es vairs, tā kā es redzējuši, ka naudiņa nāk iekšā, tad es tāds, vajag maukt tur vairāk, jā, un tad es novērsīšos no visām mācībām bišķiņ, jā, protams, būs zemāks atzīmes, tas ir saprotami, īpaši, ja es strādāšu, bet tas prikols, ka dēļ tā vajadzētu neaiziet uz tālmācību, man liekas, ka nav tās, tā kā, bro, tas ir ekstra laiks. Protams, es nezinu vēl, kā tas būs. Es mēģināju dabūt tāpadām tos 88 pēc, tā kā no rīta iesvaroties, un tagad es hitošu, tas būs ok. Ir sasniegts gols, un tas maratons, un tas tev, un viss činiem, un mēģinām attīstīt finanses. Tagad būs, tagad es tikšu mājās, un viss būs safe, ja, un būs laiciņš. Tad es arī rīčautošu cilvēkiem, kurus zinu, kurš varētu iedot man programmēšanas kaut kādas projektiņus. Tas būs, maucam, cerams, ka tas nostrādās, viss būs labi. Tā kā man liekas, ka šī ēra no manas dzīves būs vienkārši fantastiski. Labi, protams, būs savi zemie punkti, protams, būs savas grūtības, un tā jābūt. Ja tādas nav, tad nav uzlabojumi nekādi, bet šis būs insane. Vēl ir jānotur savu disciplīnu, tāpēc, ka man vairs nav, šis ir vēl viena lieta, kas man būtu jāpieraksta. Tagad tu ej skolā, tev ir šis laika spiediens. Ja tev ir noteikts lietas, kas tev ir jāpadara, tad šo laika spiedienu tev dod šī skola, ka tev ir 7 stundas atņemts no savas dienas, un tev ir apakšā pēc skolas un pirms skolas tev ir laiks, ka tu vari kaut ko izdarīt. Un tas dod laiks spiedienu, ka tev vajag paēst, tev vajag aiziet uz treniņu zāli, tev, manā gadījumā, vajag šos vlodziņus uztaisīt vai kaut kādas YouTube videks uztaisīt. Un tas dod lielu laiku spiedienu. Tagad, kad es esmu mājās, kaut vai pat šajā dienā un iepriekšējās sestdienās, svētdienās, šis laiks spiediens vairs nav. Un arī, kad es esmu kojās, šis laiks spiediens vairs nav tik ļoti. Tāpēc, ka man ir zināms, ko man jāizdara, un tad es izdaru principā, bieži vien krietni vairāk, tāpēc, ka es jau esmu to ietrenējis. Bet, jebkurā gadījumā, man nav šīs 7 stundas, kas ir atņemts no dienas, un tad es tā kā velku visus tos darbus vidīgi garus. Un šeit, jā, nāk šis Parkinsons lā, kas saka, ka visu līdz deadlineam, un tā arī viss būs. Tā kā jāmēģina atrast lietas, kā vēl uzturēt sevi stingri un disciplinēti, tāpēc, ka būs rati, un tev ir jāsaprot arī, ja tu vēlējies tālmācībā, tev ir jāsaprot, ka tev jātur sevi. Un turēt sevi nav viegli. Un tas ir vēl viens arī plus, ka tu iemācīsies to darīt, es iemācīšos to darīt. Un tev ir jāizsver, jā, šie plusi ir mežonīgi, tā kā pievelkoši, bet tev ir jāsaprot, ja tev tagad ir ritīgi disciplinēti, viss iet un ritīgi labi,
tas nenozīmē, ka tad, kad tev nebūs šī skola, ka tev nebūs šis laiks spiediens, tu tāpatām varēsi tā disciplinēti iet, tāpēc, ka tu vari izgāzties. Tu vari aiziet un rītīgi uz tādu ratu, un tev būs jāvelk pašam sev ārā. Tur nav īsti iespējas. Bet, protams, ir iespējas, kā man aprakstā otrais iešais links, ir mans šis, es izveidoju šādu latviešu izdošanas stilu, tā kā pievienojies, tur es katru svētdienu 8 rīta veidoju šo grupas videos, un tā kā šis palīdz, manuprāt. Ja mēs ejam katru svētdienu, sazvanāmies, vienkārši pačtojam, tas tā kā puslīdz draugi, bet ja tev nav šādu draugu, kas ir ar tādu pašu domāšanu, noteikti es tev iesaku pievienoties, parunāsim. Īpaši, ja tev ir kāds jautājums un tu gribi, vai tu esi šādā ratā, tad vienkārši mēs sapratīsim, ok, kas ir nākamais soļi, un tad nākošajā dienā galvenais pievienoties, es varbūt nomainīšu šo laiku, tāpēc, ka tiešām tagad, kad es saprotu, tā kā ar vairākiem cilvēkiem, ko es kočoju, kad, ok, viņiem tas 8 tiešām neder. Tā bija lieta, ko es negribēju mainīt, tāpēc, ka es zinu, ka tas cilvēks dažs tur vienkārši piecelties tik agri. Un celties arī sēdzinās svētdienās, lai turētu noteikti to plānu, bet padomās vēl par to. Bet šajā brīdī, jā, 8 no rīta katru svētdienu, un tad tā kā nākošā nedēļā tu pieģoini, un tā, ok, kā tev gāja ar šito, tev gāja ar to. Es bieži vien pierakstu dažas lietas, ko tu saki, un, ko Džeki saka, ko viņi darīs, un tad es nākošajā nedēļā uzjautāju viņiem, kā viņiem gāja ar to. Un jā, noteikti iesaku pievienoties tam, un ja tev ir ideja par to, ka tev jābalkojas, tev jāčinī tie muskuļi, un tev ir šis mērķis, jā, rītīgs, tad es tev iesaku arī pačakot pirmo linku aprakstā, tur ir 1-1 coachings, tur ir vienkārši laiki, kad tu vari pieteikties uz iepazīšanās zvanu, kurš tev var pastāstīt, kā es tavā gadījumā rīkotos, kā audzētu šo masu vispārēji. Aprakstā arī ir mana treniņa programma, tur drīz arī būs gimnasta ringi un viss tas tā treniņa programma, es jau izveidošu, tāpēc, ka man būs jātrenējas mājās. Bet, jebkurā gadījumā iesaku pačakot linkus. Un, jā, šis video sanāca tāds krietni garš, es saprotu. Varbūt es kaut ko griezīšu ridīgi ārā, bet, jebkurā gadījumā tas ir viss pēc šī video. Tiekamies rīt. Rītā nepaši video, tā kā noteikti nospiedzu sarunu poziņu, un es dzīvišu, nospiedīšu gaisā, aizsūtu savam draugam, un cilvēks, ka viņam varētu šis noderēt. Un nāc mani, izšaujamies caur atmosfērai.